šodienas stāsts no manas puses būs par skaidru identitāti un skaidru es izjūtu, kas ir pašvērtējuma un pašcieņas stūrakmeņi cilvēka dzīvē, un attiecīgi mūsu pašvērtējums un mūsu pašcieņa liek pamatu tam, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mēs veidojam un virzām savu dzīvi kopumā. Mans piedāvājums šodien ir pakāpeniski iet cauri tēmai identitāte un es izjūtu, sākot ar to, ka mēs noskaidrojam, kas ir šie vārdi, un pakāpeniski būvēt izpratni par to, kāpēc tad identitāte un es izjūtas jautājumi, kāpēc tie ir nozīmīgi ikviena cilvēka dzīvē, kāpēc tiem ir vērts pievērst uzmanību, un kā tieši tie ietekmē to, vai mēs veidojam to savu dzīvi tādu, kādu mēs vēlamies, kā veidojas vispār kopumā mūsu dzīve, cik apmierināti mēs tajā esam. Un jo, kāpēc? Tāpēc, ka identitāte un es izjūta ir būtībā, kā jau es teicu, stūrakmeņi, pamatakmeņi tajā, lai cilvēks tajā, kas nosaka, vai cilvēks, piemēram, veido jēgpilnas attiecības vai neveido, vai viņš spēj sasniegt mērķus vai nespēj, vai viņš spēj sev pašrealizēt saskaņā ar sevi šajā pasaulē vai nespēj, vai viņš spēj paust savu autentisko dabu vai nespēj, un vai viņam ir grūtības ar to, un attiecīgi ļoti daudz jautājumu bāzē ir identitātes un es izjūtas skaidrība, stabilitāte no psiholoģijas rakursa raugoties. Un līdz ar to, pirmkārt, es aicināšu iepazīties ar jūs ar to, kas tas tāds vispār ir, kāpēc tas ir nozīmīgi. Pēc tam mēs pāriesim uz tēmu, kā atpazīt sevī to, ka ir kaut kāds disbalans starp šīm te sajūtām, starp identitātes izjūtu un es izjūtu, un kā tad to atpazīt sevī. Un tad pēc tam mēs pāriesim pie tiem 3 vienkāršajiem soļiem, kas patiesi var palīdzēt stabilizēt šo te identitātes un es izjūtu vairāk padarīt tās balansētākas sevī un iegūt tādu skaidrāku izjūtu un izpratni par to, kas es tāds esmu un kas man šajā dzīvē, šajā pasaulē ir jādara. Tie būs praktiski realizējami soļi, varēsiet uzreiz arī pamēģināt. Ikdienas dzīvē speciāls treniņu laiks tam nebūs nepieciešams, bet tas noteikti būs tāds labs insights, lai vismaz sāktu virzīties uz tā ceļa, kas jums var palīdzēt dzīvot dzīvi tā, kā jūs to vēlaties. Un pašās beigās es aicināšu jūs iepazīties ar vienu iespēju, ar iespēju iesaistīties manas veidotā identitātes un es izjūtu stabilizēšanas kursā, kas ir 4 nedēļu programma, kurā mēs ar grupu tiekamies reizi nedēļā uz vienu lekciju, kurā es iedodu arī praktiskus instrumentus, kā tad vēl vairāk šo identitātes un es izjūtu sevī stabilizēt un savstarpēji līdzsvarot. Un arvien vairāk tuvoties tam, lai mūsu dzīves būtu tādas, kādas mēs tās vēlamies redzēt. Lūk, sāksim ar to, kas ir identitāte un es izjūtu. Būtībā, ja mēs skatāmies uz to, kas tas ir, tad tas ir stāsts, ko cilvēks veido pats par sevi. Tas ir, ko cilvēks domā, kas viņš ir un ko viņš domā, ko par viņu domā citi. Te 2 elementi jau parādās, ka attiecības ar sevi lielā mērā, kā es sevi uztveru pats, un attiecības ar pasauli, kā es sevi izpaužu ārējā pasaulē, un vai es vispār sev ļauju sevi izpaust ārējā pasaulē tā, kā es vēlos to darīt. Vienkāršos vārdos runājot, tas ir tāds tā kā atskaites punkts sevī. Dažkārt es lietoju vārdus arī iekšējais filtrs, iekšējais kodols, iekšējā skaidrības izjūta, un jo būtībā skaidrāka ir cilvēka izpratne, uzskati pašam par sevi, par to, kas ir viņš pats, un jo vairāk viņš spēj izprast par to, kādās attiecībās viņš ir arī ar ārējo pasauli un citiem cilvēkiem, un jo skaidrāk šī sajūta ir, jo būtībā psiholoģiski veselāks ir arī cilvēks, jo identitāte un es izjūta ir viens no psiholoģiskās veselības, psihoemocionālās veselības pamatelementiem. Cilvēki ar skaidru identitātes un es izjūtu ir psiholoģiski stabilāki, spēja pārvarēt vieglāk grūtības,
spēj situāciju atbilstošāk risināt problēmas un attiecīgi arī virzīt savu dzīvi tajā virzienā, kurā viņi vēlas virzīt, tostarp veidot attiecības ar citiem cilvēkiem, tostarp sasniegt profesionālos mērķus, tostarp nopelnīt un citas nianses ieviest savā dzīvē, kas mums visiem ir būtisks. Ko tieši es domāju ar vārdu identitāti? Un es izjūtu tajā brīdī, kad es runāju par identitāti, es runāju par cilvēka uztveri sevis uztveri sociālajā vidē, respektīvi, kā cilvēks sevi izpauž sabiedrībā, kāda ir viņa sociālā seja, tā saucamā sociālais es, kādās dzīves lomas viņš sev ir pieņēmis profesijā, ģimenē, attiecībās ar citiem cilvēkiem, kultūrā, valstī, izglītības lomas, grādi, statusi, profesionālās lomas, tradīcijas, pieņemtās kultūras lomas, politiskās lomas, sociālie konteksti, ar ko mēs sevi asociējam, sociālās grupas, ar ko mēs sevi asociējam, tas viss attiecas uz identitātes jautājumiem, respektīvi tur, kur cilvēks ir miedarbībā ar citiem. Un savukārt es izjūta raksturo to, kā cilvēks uztver pats sevi, to, kā cilvēks domā pats par savām spējām, par saviem talantiem, par savām kompetencēm, par savu efektivitāti. Tā ir tādā lielā mērā ticība sev vai neticība sev pretēji un attiecīgi arī pašvērtējumu ļoti lielā mērā tas skar pašcieņu, spēju novērtēt sevi kā personu sevī, kā es pats sevi vērtēju. Nevis kā mani vērtē citi, bet kā es pats sevi vērtēju, pašuztvere. Turpinot, man ir būtiski pateikt to, ka identitāte un es izjūta ir šajā webinārā, viņas tomēr ir izolētas no mazliet lielāka konteksta. Es fokusēšos tieši uz identitāti un es izjūtu, bet liedot to kopējo bildi, tas nav viss, kas veido cilvēka pašuztveri. Mums ir arī ķermenis, un tas, kā mēs uztveram savu ķermeni, arī ļoti lielā mērā ietekmē to, ko mēs par sevi domājam un kā mēs sevi izpaužam ārējā pasaulē. Tā kā tas ir arī vēl viens būtisks elements, kas ir atstāts ārpus šīs lekcijas, un savukārt gan identitāte, gan ķermeņa tēls, gan es koncepcija, viņi visi organizējas ap šķiet kaut kādu dziļāku struktūru mūsos, ko Viljams Džeims ir nodēvējis vārdā garīgais es. Iespējams būtu vieglāk saprast, ja mēs lietotu vārdu dvēsele, bet psiholoģijā vairs šo vārdu neizmanto, bet respektīvi, jebkurā gadījumā runa ir par kaut kādu šķietami metafizisku lielumu, kuru var saprast tikai no metafiziskas perspektīvas, dziļu iekšēju kodolu cilvēkā, no kura izriet tas, kā mēs jūtamies par sevi, kā mēs uztveram sevi, kā mēs sevi izpaužam šajā pasaulē un kā mēs uztveram savu ķermeni. Un būtībā visas šīs trīs ārējās struktūras, identitāte, ķermeņa tēls un es izjūtu, tiek koncentrētas un veidotas ap kaut kādu mūsu dziļāku būtību, ko sauc par garīgo es. Par cik es esmu tomēr psihologs, kurš specializējas garīguma jautājumos, tad es ar šo atļaujos iepazīstināt arī šīs lekcijas ietverā, bet es vairāk tam sīkāk laiku neveltīšu. Ja jums ir vēlme iepazīties tieši ar garīguma aspektiem identitātes kontekstā, tad es aicinu, identitātes un es izjūtas kontekstā, tad es aicinu noskatīties lekciju manā mājaslapā Identitātes un es izjūtas briedums, psiholoģiski veselīga garīguma stūrakmens. Arī būs šeit kaut kur apakšā links pievienots, lai jums ir vieglāk atrast. Bet šodien mēs uzmanību veltīsim tieši identitātes un es izjūtas jautājumam. Un to, kā tad tieši tas ietekmē mūsu ikdienu, un kā tieši šie aspekti, uzmanības veltīšana šiem aspektiem mūsos var palīdzēt mums spērt soļus pretī tam, lai mēs dzīvotu tādas dzīves, kādas mēs vēlamies dzīvot. Un sāksim ar to, kāpēc tad identitātes izjūta ir nozīmīga cilvēka ikdienā. Un tiešām ikdienā, jo tas ir kaut kas, ar ko mēs ejam cauri dzīvei. Tas visu laiku ir mums klāt. Pirmkārt, jāpiemina tas, ka identitātes un es izjūtas formēšanās, tāda apziņas veidošanās par sevi, kas es tāds esmu, sevī pašā, kādas ir manas spējas, ko es māku, ko es protu, kāda ir mana vērtība
un kā es vēlos to visu realizēt šajā pasaulē, identitātes un es izjūtu dabiski formējas izpratne par sevi. Tā ir daļa no dabiska cilvēka attīstības procesa. Un dabiski šai sajūtai, ka es esmu tāds un šitāds, un es vēlos sevi realizēt sabiedrībā tādā formā, viņai būtu jāformējas pusauģa gados līdz jaunu pieaugušā vecumam. Tas ir apmēram plus mīnus 10 gadu periods, no 13 gadiem līdz apmēram 23, 25 gadu vecumam. Literatūrā tiek minēts visbiežāk šis skaits, kad dabiski formējas identitātes un es izjūta. Tas ir diezgan tāds iekšējs spriedzes pilns periods. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā periodā, nepavēlti mēs runājam par pusauģu krīzi, vai ne? Jo šajā periodā cilvēks iekšēji pārskata savas attiecības ar sevi un pasauli. Tas ir lielu šaubu periods un lielu sevis meklējumu periods, kad cilvēks brucina faktiski tos uzskatus, ko viņam ir iepriekš iedevuši vecāki, sabiedrība, skola, un viņš viņus pārskata, apšaubot. Vai es tam tagad sāku piekrist, vai es tam nepiekrītu. Viņš saprot to, ka viņš nevar viennozīmīgi piekrist visām vecāku mācībām, visām skolas mācībām, visām kultūras, sociālajām normām, ar ko viņš ir saskāries līdz šim pusauģu gadiem. Un viņš sāk tā kā apšaubīt, iebilst, pārvērtēt. Kaut ko viņš nolemj paturēt šajā periodā, identitātes un es izjūtas formēšanās periodā, un par kaut ko viņš izlemj, ka viņš veidos jaunu izpratni, savu izpratni, jo viņam vienkārši liekas citādāk. Un šīs identitātes un es izjūtas formēšanās rezultātā būtībā cilvēks nonāk pie jaunām pārliecībām, jauniem uzskatiem, jaunas uzskatu sistēmas, kam viņš piekrīt, ka ar šiem uzskatiem savukārt es būtu ar mieru saskaņā veidot savu dzīvi un realizēt sevi šajā sabiedrībā. Un ja šis process nenotiek dabiski, vai ir traucēts, vai netiek aizvest līdz galam, tad mūsos rodas nereti iekšējs disbalans, kad cilvēks nesaprot, kas viņš ir, kā viņš sevi vēlas realizēt šajā pasaulē. Un tas, protams, atsaucas uz faktiski visām mūsu dzīves jomām un mūsu spēju kā tādu veidot dzīvi tādu, kādu mēs vēlamies to veidot. Un būtībā identitātes un es izjūtas ietvarā ir meklējama tā atbilde uz jautājumu, kāpēc vienā gadījumā cilvēks par sevi pieaugušā vecumā jūtas drošs, bet citā gadījumā pieaugušā vecumā cilvēkam nav skaidrības par to, kas viņš vēlas kļūt un kādā jomā viņš vēlas gūt panākumus savā dzīvē, vai viņš vēlas ģimeni, kādu ģimeni viņš vēlas, vai viņš vispār grib bērnus vai nevēlas, respektīvi tāda liela plūšana līdzi apstākļiem un neizpratni par to, ko tad man šajā dzīvē īsti ir jādara. Un tas atskaites punkts lielā mērā ir tas, vai cilvēkam ir noformējusies identitātes un es izjūtu vai nav. Un kur ir nianses, ka mūsdienās patiesībā tas, ko mēs varam novērot tādā mūsu kultūra telpā rietumu, ir, ka ir ļoti daudziem cilvēkiem patiesībā ir aktuāli šie sevis meklējumi arī pieaugušā vecumā, arī pēc 30, arī pēc 40 gadiem, kas nozīmē to, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kuri šo te dabisko identitātes un es izjūtas formēšanās periodu nav īsti izgājuši līdz galam vai pat nav uzsākuši, kas ir novedis pie tā, ka mūsu kultūrai raksturīgs būtu jau masveida identitātes un es izjūtas krīzes. Un tas patiesībā ir diezgan loģiski, jo ja mēs skatāmies uz to, kādā kultūrā, kādā sistēmā mēs dzīvojam, politiskajā, sociālajā iekārtā, tad mēs redzam to, ka, piemēram, mēs jau no bērna kājas tiekam mācīti pieņemt noteiktus uzskatus, bet mums neviens nemāca viņus apšaubīt. Mums stāsta, kā dzīvot, bet nerosina izdomāt pašiem, kā mēs vēlētos dzīvot, vai ne? Un mums ir ārkārtīgi liels daudzums ārējo ietekmētāju, kas mums nemitīgi piegādā informāciju par to, kā būtu labāk, kā būtu pareizāk. Tostarp vecāka ģimene, kultūra, sociālā daudzveidība, reliģiskā, garīgā daudzveidība, dažādas autoritātes, dažādi viedokļu līderi, dažāda veida informācijas
informācijas kanāli, sociālie tīkli, respektīvi mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kurā mums ir ļoti grūti filtrēt informāciju un saprast, kas ir patiesi, kas nav. Un ja mums jau bāzē netiek mācīta šī spēja apšaubīt lietas, tad tas ir tikai loģiskās sekas, ka cilvēks pieaugušā dzīvē jūtas diezgan apjucis un nespēj saprast, kas ir viņš pats un kādās attiecībās viņš ir ar šo pasauli. Tā kā, diemžēl, bet mūsu kultūra vide neveicina šo te dabisko identitātes un es izjūtas veidošanās procesu. Līdz ar to mēs sevi turpinam nereti meklēt arī pieaugušā vecumā, mūsu platumgrados tas ir tikai tipiski, bet labā ziņa ir, ka pievēršot šim jautājumam uzmanību, tas var mainīties būtiski, un mēs varam sākt uzkāpt uz tā ceļa, kas mums palīdz veidot apzinātu dzīvi tādu, kādu mēs to vēlamies. Nu, lūk, kur mēs varam pamanīt to, kur identitātei un es izjūtai ir loma mūsu ikdienā. Būtībā tas ir ļoti, ļoti cieši saistīts, tas, vai mums ir noformēta identitāte un es izjūta, ir ļoti cieši saistīts ar to, cik pārliecināti mēs par sevi esam, cik mēs droši jūtamies šajā pasaulē. Un to, vai mēs spējam apzināti vadīt savu ikdienu un dzīvi kopumā. Tostarp pieņemt lēmumus par to, kādu izglītību izvēlēties, kādas profesionālās darbības jomu izvēlēties, kādās tēmās sevi realizēt, kādus sasniegumus veidot, kā mērķus sasniegt, kā veidot intīmās attiecības, vai un kā veidot ģimeni, kādā ģimenes modelī sevi ielikt, kā veidot draudzību, kādām sociālajām grupām piederēt. Un būtībā tas viens no aspektiem arī, kas parādās tieši identitātes un es izjūtas kontekstā, ir, ka skaidra identitātes un es izjūta ir saistīta ar augstāku cilvēku spēju ieviest apzinātas pārmaiņas savā dzīvē. Respektīvi, mēs visi zinām to situāciju, to, ka ieviest, piemēram, ieradums ir ārkārtīgi grūti jaunus, vai ne? Un vispār uzsākt lielus dzīves pārmaiņu periodus. Ļoti daudz cilvēkiem ir bail no pārmaiņām, bail kaut ko mainīt, jo tas ir kaut kas nezināms, mums nezināms. Mēs pat šķiet vēlamies kaut ko mainīt, bet tajā brīdī, kad mēs sākam kaut ko mainīt, mēs saprotam to, ka mums pietrūkst resursu, mums pietrūkst kapacitātes, mums pietrūkst pašdisciplīnas, mums pietrūkst motivācijas. Tās visas ir ikdienas lietas, ar kuriem ļoti daudzi no mums saskarās. Un lūk, tad, ja mums nesanāk ieviest pārmaiņas savā dzīvē, tādas pārmaiņas, kādas mēs vēlamies, tad viens no aspektiem, uz kuru ir vērts skatīties savā dzīvē, ir, vai man ir stabila identitātes un es izjūtu. Vai varbūt viena, vai varbūt otra, vai varbūt abas. Kur ir disbalans? Un sākot risināt šo vienu soli pirms, pieskaroties šim identitātes un es izjūtas jautājumam, mēs palielinam, sākot līdzsvarot šo aspektu savā dzīvē, mēs palielinam arī iespēju to, ka mēs spēsim ieviest savā dzīvē tās pārmaiņas, kuras mēs vēlamies redzēt. Kā tad jūtas identitātes un es izjūtu savstarpējais līdzsvars un kā jūtas disbalans un kā to var atpazīt sevī. Respektīvi, tad, kad mēs runājam par identitātes un es izjūtu, mēs runājam par divām izjūtām. Viena ir attiecībā pret sabiedrību, otra ir attiecībā pret mums pašiem. Es šeit esmu iezīmējis tādus 4 veidus, kā var izpausties dažāda veida disbalansi vai balansi starp identitāti un es izjūtu. No tiem pirmais un vēlamais, ko mēs apskatīsim kā pirmo, ir tas, kā tad jūtas, kad identitāte un es izjūta ir savstarpējā balansā, cilvēkam ir skaidra identitāte un skaidra es izjūta. Otrais variants, kad mums ir skaidra mūsu identitāte, respektīvi, kad mums ir skaidrs, kā mēs sevi izpaužam sociālajā vidē, kā mēs sevi realizējam ārējā pasaulē, bet mums ir neskaidra es izjūta, ka mums nav skaidra, kad mums ir nepārliecinātība pašiem par sevi. Mēs esam pārliecināti ārpusē, bet nepārliecināti iekšpusē. Un trešais ir, ka mums ir neskaidra identitāte, bet ir skaidra es izjūta, respektīvi mēs paši par sevi jūtamies stabili, iekšēji droši, bet tikko kā mums ir jānes sevi uz āru, tā mēs saskaramies ar to, ka mums ir grūti to izdarīt patiesībā. Ir grūti sevi izpaust, savu autentisko dabu, ir grūti izpaust ārējā pasaulē. Un ceturtais ir, kad ir gan neskaidra identitāte, gan neskaidra es izjūta. Tas būtu gadījumi, kad cilvēks vispār ir diezgan apjucis kopumā par to, kas viņš tāds ir un kas viņam šajā pasaulē ir jādara. Un tagad mēs iziesim cauri detalizēti katram no tiem. Un te es aicinu uzreiz čekot jums arī pašiem līdzi, piemērīt šos te
frāzējums arī pašiem sev un atzīmēt, kas no tā visa atbilst jums, kas neatbilst, un vienlaikus to darot, es aicinu būt pieņemošiem un saprotošiem pret sevi, atceroties, ka mēs patiesi dzīvojam vidē, kultūras kontekstā, kas neveicina skaidras identitātes un es izjūtas veidošanos. Līdz ar to šīs pazīmes ir raksturīgas diezgan daudziem cilvēkiem, un tas ir tikai tipiski, un to ir iespējams vērst par labu, tad, ja mums pašiem ir tāda vēlme. Skaidra identitāte un skaidra es izjūtu. Tas ir tas vēlamais variants, uz ko es teiktu, ka katrs no mums iekšēji vēlas tiekties. Tā ir situācija, ka cilvēks ir pārliecināts par sevi gan iekšēji, gan sociālā kontekstā, gan ārpusē. Un tā sajūta, kas to raksturo, varētu būt, es zinu, kas un kāds es esmu, un es sevi realizēju šajā pasaulē saskaņā ar savu autentisko izjūtu par sevi. Un tas, kas raksturo šo, ir iekšēji līdzsvara un harmonijas un stabilitātes izjūta. Cilvēks jūtas stabils, sazemēts, man gribētos teikt, ar adekvātu pašvērtējumu, ar pašcieņu, viņš novērtē pats sevi, un viņš to spēj iznest arī ārpusē, viņš tic saviem spēkiem, viņš tic, ka viņš spēj sasniegt iecerētos mērķus, viņš tic savai pašefektivitātei, un ja mēs ticam tam, ka mēs varam, tad visticamāk viņš arī spēj patiesi sasniegt savus mērķus. Viņš spēja darboties, viņš spēja atrast sev vietu šajā pasaulē, viņš spēja iederēties noteiktās sociālos kontekstos, viņš spēja pieņemt dzīves izaicinājumus, tikt galā ar problēmām, ar sarežģījumiem, un viņš spēja situācijām atrast piemērotus lēmumus. Respektīvi, tas ir cilvēks, kurš saprot to, ka jā, dzīve notiek, es tajā esmu apmierināts, es zinu, kas es esmu, es zinu, kādā virzienā es vēlos darboties, kāda ir mana profesionālā joma, kāda ir mana tēmas, kas ir tēmas, par kurām es iestājos, ko es vēlos mainīt šajā pasaulē, ko es vēlos sasniegt, un būtībā diezgan mērķiecīgi uz to arī iet, kas, protams, rezultējas ārējos sasniegumos, finansiālajā labklājībā, veiksmīgi dibinātās attiecībās un visā citā, ko būtībā katrs no mums tīri no tāda sociālā viedokļa raugoties gribētu izpildīt. Tā kā tā ir tas stāvoklis, uz ko mēs katrs iekšēji tiecamies, ir skaidrs identitātes un skaidrs es izjūtas saskaņa. Savukārt, runājot par disbalansa stāvokļiem, no tiem pirmais būtu, kad mums ir skaidra identitāte, bet ir neskaidra es izjūta. Pārfrāzējot, mēs esam pārliecināti par sevi esot sabiedrībā, piemēram, darbā, darba kolektīvā, esot iespējams iesaistīts kādā hobijā vai realizējam sevi ārējā vidē, jebkurā tā formā, bet mēs iekšēji jūtamies nedroši par sevi, un dažkārt cilvēkiem pat ir grūti palikt vienatnē, vienatne rada trauksmi un tādas nepatīkamas izjūtas. Un tas, kas, respektīvi, ir jāaizņem visu laiku uzmanība ar kaut kā darīšanu, kaut kā pildīšanu, ar būšanu attiecībās, ar seriālu skatīšanos, mūzikas klausīšanos, ar jebko, jo iespējams cilvēks tad, kad viņš nonāk vienatnē, pats ar sevi jūtas vai neproduktīvs, vai nevērtīgs, nevajadzīgs, un viņā sāk rasties arī kaut kāda veida diskomforta sajūtas. Tas ir tas, kas norāda, ka cilvēkam ir skaidra identitāte, viņš zina, kas viņš ir ārēji, pilda sociālās lomas, bet ir neskaidrība par to, kas es esmu patiesībā. Un tā sajūtas, kas to raksturo, ir manā dzīvē, it kā viss ir kārtībā, bet kaut kas nav. Šie cilvēki nereti ir sociāli veiksmīgi, ar ārējiem sasniegumiem, bet visu laiku es sajūtu to, ka kaut kas trūkst. Un vai tiešām šis ir viss? Tas jautājums arī, kad es dzīvoju savu dzīvi šķietam tikai tāpēc, lai apmierinātu šīs te ārējās sociālās vajadzības, kas, protams, ir nepieciešams katrs cilvēks mūsu dzīvē. Un nereti klātesoša ir arī sajūta to, ka citi mani vērtē augstāk nekā es pats sevi, un es nesaprotu, ko citi manī tādu redz. Respektīvi, ir grūti ieraudzīt to savu vērtību arī tieši esot šai stāvoklī cilvēkiem. Un nereti ilgtermiņā cilvēkam rodas izjūta, ka viņš dzīvo savu dzīvi citiem, nevis sev, citu cilvēku vajadzību un vēlmu prioritizēšana pār savām. Un nereti to raksturo arī tiekšanās pēc ārēja apstiprinājuma, pēc apzinības, pēc ārēji pozitīvi vērtētiem sasniegumiem, atbilstības sociālajai vēlamībai.
Ja mēs cenšamies tādā veidā apstiprināt savu vērtību, ka mums ir pietiekami augsts finansiālais status, pietiekami augsta izglītība, pietiekami augsti jebkāda veida sociālai statusi, izglītības statusi, ka mēs esam ārēji novērtēti draugu paziņu lokā, profesionālajā lokā, un tas ļoti lielā mērā definē to, ko mēs paši par sevi domājam. Nereti cilvēki spēj īstenot mērķus, bet ir vieglāk īstenot kāda cita mērķus, piemēram, uzņēmuma mērķus. Viegli prezentēt un nokomunicēt, izplatīt zināšanas, respektīvi kaut ko, ko cilvēks ir iemācījies, ka tas ir vēlams un tas ir labs. Bet cilvēkam var būt grūtības un aizķeršanās tajā brīdī, kad viņam ir jāsāk īstenot pašam savi mērķi, jāsāk darīt to, ko viņš patiesi pats gribētu darīt. Tas rada tādu apjukuma sajūtu, nedrošības sajūtu, kāda tas tagad būs, ka es sākšu darīt to, ko es gribu, nevis to, ko no manis sagaida. Un nereti cilvēkam rodas grūtības arī izteikties par personiski nozīmīgām tēmām, tostarp pašam par sevi, respektīvi atklāties tādā personiskā, emocionālā līmenī, jo īpaši publiskajā telpā. Un cilvēks var būt, kā jūs teicu, šie cilvēki nereti ir sociāli augstu novērtēti un ar augstiem sociālajiem sasniegumiem, bet pats sevi cilvēks nereti savas pozitīvās īpašības uztver kā pašsaprotamas, īpašu vērtību tam nepiešķir, un tas var radīt tā saucamās viltvāržu izjūtas, ka sajūtu, ka kādā brīdī ārēji cilvēki mani atmaskos, ka es patiesībā neesmu tas, kas es esmu. Un, respektīvi, sociālais novērtējums ir augsts, bet iekšēji cilvēks nejūtas, ka viņš to būtu kaut kādā mērā pelnījis. Otrs variants ir neskaidra identitāte un skaidra es izjūta. Un tie ir gadījumi, ka cilvēks jūtas pats ar sevi iekšējā komfortā un pats savā priekšā ir diezgan pārliecināts patiesībā par sevi, bet nedrošības izjūta rodas esot sabiedrībā, esot kopā ar citiem cilvēkiem. Ir grūti sevi izpaust, savu autentisko dabu, savu patieso būtību, ir grūti izpaust tieši citu cilvēku priekšā. Un tā sajūta vārdos ietērpjot, kas to varētu raksturot, ir es pats ar sevi jūtos ērti un esmu mierā, bet man ir bail, ja es citiem sākšu rādīt, kāds es patiesībā esmu, mani atgrūdīs, mani nepieņems, no manis atteiksies un es palikšu viens. Respektīvi, es pats zinu savu vērtību, bet es neesmu pārliecināts, ka citi mani tādu pieņems. Un kopumā šie cilvēki ir iekšējā komforta izjūtā, bet šī komforta izjūta tiek tā kā izjaukta tajā brīdī, kad viņi nonāk saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Citu cilvēku klātbūtnē liekas, ka man ir jāspēlē kaut kāda loma, kas īsti nav manējā. Es nevaru īsti būt pats, tas man emocionāli skar, man ir jāsaņemās, jāsavācās, lai es atbilstu kaut kādā veidā tam tēlam, ko citi no manis sagaida, ka man būtu jāatbilst. Cilvēks no vienas puses tic pats saviem spēkiem un spējai, ka viņš spēj lietas izdarīt, ka viņš ir nozīmīgs, ka viņam ir kompetences, prasmes, kas būtu noderīgas šajā pasaulē, kas būtu liekams lietā, bet ir ļoti grūti ieraudzīt iespējas, kā šo savu potenciālu īstenot ārējā pasaulē. Cilvēks saprot, ka viņam ir vērtība pašam, bet ārējā pasaule liekas tā kā liels mučeklis, kurā ir grūti norientēties. Un no vienas puses ir vēlme izpaust šo savu patieso dabu, un ir vēlme sevi parādīt uz āru, iznest sevi uz āru, atklāties citiem cilvēkiem, pat tāda kā iekšēja vilkme, bet ir grūti atrast veidu, kā to izdarīt esošajā sociālajā sistēmā, esošajā līdzcilvēku lokā, nereti tieši tuvinieku lokā. Ar jauniem cilvēkiem parasti ir vieglāk atklāties nekā laust vecos uzskatus par sevi līdzšinējo draugu radu lokā. Tā kā grūtības izpaust sevi, grūtības būt pašam sociālajā vidē, tā to varētu raksturot. Un
Nereti ir raksturīgi arī tas, ka cilvēks saprot, ka viņam ir iekšēja pārliecība par sevi, ka viņš saprot pasauli, ka viņš redz lietas kaut kādā mērā pareizi, ka viņš viņas ir pārvērtējis, viņš ir izsvēris, kam viņš piekrīt, kam viņš nepiekrīt, bet ir iestrēdzis sajūtā, ka sistēma ir pret mani, un sistēma mani ierobežo, un sistēma man neļauj izpausties tādam, kāds es gribu būt, un liek man rāmītī, liek man kastītē. Un vispār neatbalsta to, kas es esmu. Tas ir gadījums, kad mēs runājam par neskaidru identitāti un skaidru es izjūtu. Un trešais ir neskaidra identitāte un neskaidra es izjūta, kad abas divas ir būtībā disbalansā, traucētas, kad cilvēks piedzīvo pārliecības trūkumu gan par sevi, gan par savām spējām, gan iekšēji, gan arī attiecībā uz savu spēju realizēt sev sabiedrībā. Un būtībā tā sajūta, kas to varētu raksturot, ir, es nesaprotu, kas man šeit ir jādara, un priekš kam šitais viss un dzīvē nav jēgas. Tas ir tāds skumjš stāvoklis, kurā cilvēks jūtas mazvērtīgs, apšauba sevi nereti nemitīgi, piedzīvo bieži vien bezcerības, bezmērķīgumu izjūtu, un būtībā pakļaujas tādiem ārējiem apstākļiem, vairāk tādam plūdumam, ļauj, lai dzīve viņu mētā, neiesaistās, neizrāda iniciatīvu, ir diezgan pasīvs savā dzīvē, un tā rezultātā piedzīvo ciešanas, kas kavē izaugsmi. Un šiem cilvēkiem nav īsti skaidrs atbildes uz jautājumu, kas es tāds esmu un kā man dzīvot savu dzīvi. Un iekšē tiek piedzīvotas ilgas un alkas pēc pārmaiņām, bet nav skaidrs, kā tās ieviest, kā tās veidot pašam, un arī tiek piedzīvot šīs bailes ieviest pārmaiņas pašam, būtībā uzņemties atbildību, iniciatīvu pār savas dzīves apzinātu veidošanu. Rezumējot, cilvēks ar identitātes un es izjūtas briedumu spēj pieņemt apzinātus lēmumus savā dzīvē un virzīties uz priekšu ar mērķa izjūtu. Un savukārt, tad, ja šī identitātes un es izjūtas briedumu trūkst, tad cilvēks piedzīvo neizpratni, apjukumu, haotismu savās darbībās un interesēs, un būtībā dzīve tiek dzīvot vairāk pakļaujoties ārējo apstākļu ietekmēm, nekā veidojot to apzināti. Nu, lūk, un te mēs beidzot esam nonākuši pie tiem 3 vienkāršajiem soļiem. Kā tad to sākt darīt? Šie soļi patiešām ir pārbaudīti praksē. Es viņus nosaukšu, bet jāievieš jums būs viņi pašiem. Aicinu viņus nenovērtēt par zemu un patiešām testēt realitātē, kā tas ir veltīt tiem uzmanību. Un pirmais solis ir apšaubīšana. Aicinu to veikt pašiem, sākt pārvērtēt, kam es piekrītu, ko es savā personīgajā dzīves telpā vēlos un nevēlos akceptēt, un kas man šajā pasaulē nešķiet pareizi. Respektīvi, sākt patiešām vērtēt ārējo realitāti un atbildēt sev uz šiem jautājumiem. Kas ir tie uzskatu kopumi, kam es nepiekrītu? Kas ir tās sabiedriskās un morālas normas, kam es nepiekrītu? Kur es saprotu to, ka iespējams man ir viņas jāpilda un man ir jādzīvo saskaņā ar tām, lai es iekļautos sabiedrībā, bet fundamentāli, ja man jautātu bāzē, es tam nepiekrītu, ka tas ir pareizi. Iespējams, veidojiet sarakstu, iespējams, vienkārši varat sekot līdzi tam, kādas izjūtas jūsos raisa saskaršanās ar vieniem vai otriem uzskatu kopumiem. Kas ir tas, ko jūs apšaubat? Otrais lielais jautājums ir, ko es savā personiskajā dzīvē nevēlos akceptēt? Kādas cilvēku uzvedības, kādas cilvēku rīcības, kādas cilvēku attieksmes? Piemēram, nelaipnu attieksmi, necienīgu attieksmi, pazemojošu attieksmi vai jebkāda cita veidā attieksmi, ko es nevēlos savā dzīvē akceptēt. Un trešais, kas man šajā pasaulē nešķiet pareizi? Ļoti vienkārši. Kas man šķiet, ka ir fundamentāli nepareizi šajā pasaulē? Tā kā sākat ar apšaubīšanu, pirmais solīts. Pēc tam, kad jūs esat izvirzījušies cauri apšaubīšanai, sākat definēt pretējo. Ko es vēlos vairot šajā pasaulē? Kādus uzskatu kopumus, kādas sabiedriskās un morālas normas, kādas cilvēku rīcības, uzvedības, attieksmes? Kas ir tās lietas, ko es vēlos vairot šajā pasaulē, ko es gribu, lai manā dzīvē parādās vairāk? Kam es piekrītu un ar kādiem modeļiem, uzskatiem, attieksmēm es esmu ar mieru vairāk saskarties un dzīvot saskaņā.
Šo es arī aicinu vai fiksēt rakstiskā formā, vai vienkārši ikdienā pārvērtēt, pārreflektēt, ieraugot, atpazīstot situācijas ikdienā, kurās mēs atpazīstam un kā emocionāli rezonējam, atsaucamies uz to, ka jā, šis ir tas, ko es gribu. Mums emocionālā pasaule signalizē bieži vien par to, kas tad ir šīs vērtības, ko mēs vērtējam. Un tad, kad mēs runājam par vērtībām, tad ļoti tāds jautājums, kas patiesi attiecas uz vērtībām, ir, kam ir vērts iet pakaļ uz elli. Jo nereti ar vērtību definēšanu ir tā, ka pirmajā reizē, kad cilvēks mēģina nodefinēt savas vērtības, viņš saraksta lietas, nice to have. Būtu feini, ja man būtu tādas lietas manā dzīvē, kur nereti cilvēks saraksta tās lietas, kas ir viņam, kas, teiksim, ir sociāli vēlamas, nereti kaut ko viņš tā kā gribētu savā dzīvē redzēt, bet nevienmēr tas liecina par to, ka tā patiešām cilvēkam ir vērtība. Un līdz ar to tas jautājums, lai tā kā, palielinātu svaru tam jautājumam, ir, kam ir vērts iet pakaļ uz elli, respektīvi par tām lietām, ko mēs patiesi varam saukt par savām vērtībām, mēs esam gatavi iet cīņā. Mēs esam gatavi izturēt pretestību, mēs to lietu dēļ, šo vērtību dēļ esam gatavi uzņemties atbildību, mēs esam gatavi uzņemties saistības, un mums šīs lietas rūp tik ļoti, ka mēs esam gatavi bojāt attiecības ar citiem cilvēkiem, lai šīs vērtības savā dzīvē vairotu. Un līdz ar to tas nākamais solīts ir patiesi pārskatīt savu vērtību sistēmu, un nodefinēt savas vērtības. Un kas ir ļoti interesanti, es tieši pirms pāris dienām skatījos vienu pētījumu, tas gan bija tieši onkoloģijas pacientu kontekstā, respektīvi cilvēkiem, kas slimo ar vēzi. Onkoloģijas pacienti nereti saskars ar to, kad tiek konfrontēti ar to, ka viņiem ir ļoti nopietna diagnoze, kas ir dzīvības nāves jautājums, kad šī vērtību pārskatīšana, viņa pirmkārt notiek nereti automātiski, cilvēku dzīvē, un viņš vispār cilvēks sāk pārvērtēt, kas viņa dzīvē ir svarīgs, kas viņa dzīvē nav svarīgs. Un tas, kas bija konstatēts šajā pētījumā, bija, ka tie cilvēki, kas ir veikuši šo vērtību pārvērtēšanu sevī, pirmkārt spēja daudz vairāk novērtēt savu grūto dzīves periodu, respektīvi saslimšanu, un otrkārt kopumā uzrādīja augstākus dzīves labizjūtas rādītājus. Tā kā vērtību definēšanai, vērtību pārvērtēšanai patiesībā ir ārkārtīgi liela nozīme tajā, lai pirmkārt stabilizētu šo savu identitātes un es izjūtu, lai saprastu, par ko es esmu šajā pasaulē un kur es un kas attiecīgi pēc tam pakārto atbild uz jautājumu, kur es sevi vēlos realizēt šajā pasaulē. Un, attiecīgi, tas ir arī saistīts ar to, vai mēs dzīvojam savu dzīvi tā, kā mēs to vēlamies dzīvot. Jo vērtības ir ļoti labs atskaites punkts un tāda nianse, pret ko mērīt, vai mana dzīve iet tajā virzienā, kurā es vēlos to virzīt. Pēdējais solīts ir izdarīt savas ikdienas izvēles, atbildot savām šaubām un vērtībām. Respektīvi, tajā brīdī, kad mēs esam nodefinējuši, ko mēs apšaubām, jeb to, kam mēs nepiekrītam šai pasaulē, un nodefinējuši to, kam mēs piekrītam un ko mēs vēlamies vairot, mums ir izveidojusies iekšējās atskaites sistēma, pret ko mēs varam mērīt savu realitāti, pret ko mēs varam testēt savu realitāti caur ikdienas situācijām. Kā tas izpaužas? Piemēram, notiek situācija, kurā mēs nofiksējam, šitais bija pret manu vērtību, vai šitais ir par manu vērtību. Un šajās situācijās mēs esam vai nu gatavi pretoties un noraidīt sev nevēlamo mūsu dzīvē, vai arī mēs esam gatavi pastiprināt un atbalstīt sev vēlamo mūsu dzīvē. Un šādā veidā caur ikdienas situācijām, caur ikdienas situāciju apzinātu filtrēšanu, caur savu vērtību sistēmu, mēs varam sākt spērt sīkus solīšus pretī tam, lai ikdienā mēs arvien vairāk dzīvotu saskaņā ar savu iekšējo izjūtu par sevi un pasauli. Tā kā 3 soļi kopumā, vispirms apšaubām, nodefinējam savas vērtības un tad šo nodefinēto formu
izmantojam kā atskaites sistēmu ikdienas dzīvē, vai pieslieties vai nepieslieties noteiktu veidu kontekstam, vai iesaistīties vai neiesaistīties noteiktu veidu situācijās. Sākat testēt, un jūs atklāsiet visādus brīnumus pa ceļam. Piemēram, to, ka dažās situācijās mums nav prasmju, kā nokomunicēt savas vērtības, ka tas, piemēram, to, kad brīdī, kad mēs vēlamies iesaistīties, mūsos rodas satraukums, un tad mums ir jāiemācās saregulēt savas emocijas, pirms mēs vispār esam gatavi tā kā veikt kaut kādas izmaiņas. Dažkārt mēs nonākam pie tā, ka vienkārši trūkst iekšēji resursu, mums nav spēka reaģēt situācijā iekšēji, lai gan mēs to ļoti gribētu. Un šādas un citas nianses sāk atklāties pēc tam, kad mēs esam sākuši definēt savu identitāti un es izjūtu. Respektīvi, tas rada ļoti daudz, tas pakārto veselu reakciju ķēdi tajā, kā mēs funkcionējam. Bet pamazām šķetinot šo ķēdīti vaļā, pamazām mēs nonākam pie tā, kā tad mēs sevi vēlamies uztvert, izpaust, un pakāpeniski ļoti lēnām tā pasaule sāk vērties vaļā un dzīve sāk veidoties tā, kā mēs to vēlamies, apzināti. Tas no manas puses lekcijas daļā šodien ir viss. Vēlreiz es aicinu piesakot man sociālajos tīklos, ja jums šī lekcija šķita interesanta. Un arī mājaslapā tur arvien tiek ievietot jauni materiāli par šo tēmu un arī citām, bet tas, kur es jūs gribu uzaicināt, ir, ja jums šī tēma ir saistoša un ja jūs atradāt, ka tā kaut kur ar jums rezonē vai jūs atpazināt kādu no pazīmēm, ko es saucu, tad es piedāvāju iesaistīties identitātes un es izjūtu stabilizēšanas kursā, kas ir 4 nedēļu programma online, kas tiek organizēta tik pēc laika. Aktuālos datumus jūs varat skatīt manā mājaslapā, saitīt lejā zem šī video noteikti kaut kur ir. Tas ir kurs, kurā mēs tiekamies 4 reizes, 1 reizi nedēļā, aptuveni uz pusotru stundu kopā ar grupu online tikšanās reizē. Un šajās katrā tikšanās reizē es pirmkārt iedodu vēl vairāk izpratnes teorijas, informācijas par to, kā tad skatīties uz šo te identitātes un es izjūtas formēšanas un stiprināšanas jautājumiem, kādiem tieši aspektiem veltīt uzmanību sevī. Otrkārt, es dodu prakses, tehnikas, kā tieši to darīt. Kurs ir ļoti, ļoti praktisks, bet labā ziņa ir tā, ka šīm praksēm nav jāvelta atsevišķa uzmanība, tur, piemēram, pusstunda dienā, lai viņas veiktu, jo, kā jau es visu laiku saku, to identitāti un es izjūtu, ar mums ir visu laiku, katru dienā, un mēs šīs tehnikas un prakses, ko es dodu, viņas var integrēt ikdienā un būtībā caur šādu realitātes testēšanu, stabilizēt šo identitāti, esot dzīves plūdumā. Un paralēli tam, šīm 4 online tikšanās reizēm es esmu pieejama visiem grupas dalībniekiem arī čatiņā jautājumu un atbilžu uzdošanai un arī tādam savstarpējam grupas atbalstam, kas, protams, nav maznozīmīgs, ejot cauri pārmaiņām savā dzīvē. Es patiesi uzskatu, ka šis ir vērtīgs kurs, šis ir vairāku gadu darba rezultāts tam procesam, ko es esmu pat izvedusi sevī, stabilizējot savu identitāti un es izjūtu un procesam, ko es esmu redzējusi klientos, strādājot ar viņiem gan individuāli, gan grupās, kur es patiešām praktiski ar vienu pierādu to, ka tikko kā cilvēks sāk skarties klāt identitātes un es izjūtas stabilizēšanas jautājumiem, viņa dzīvē ļoti daudzas lietas sāk kārtoties. Kāpēc? Tāpēc, ka identitāte un es izjūta ir pamatakmeņi, vieni no pamatakmeņiem cilvēka veselīgā psiholoģiskajā funkcionēšanā, kas, protams, pakārto gan mūsu attiecību jautājumus, gan mūsu sasniegumu jautājumus, mērķu sasniegšanas jautājumus, mūsu finansiālo stāvokli, mūsu spēju iegūt izglītību, mūsu spēju pašrealizēt sevi tā, kā mēs to vēlamies, un vispār mūsu spēju izpaust sevi tā, kā mēs to vēlamies. Tā kā ikvienam, kurš atpazina sevi kaut sīkākajā niansē šajā te prezentācijā, es aicinu uz identitātes un es izjūtas stabilizēšanas kursu.